autotransports uzņēmumā var nonākt, ja, pa kādiem ceļiem un kādās situācijās. Nu, tad es esmu izdalījusi 5, es to uzsvēršu arī šī semināra gaitā, kad īpaši uzmanību pievēršam visiem darījumiem, kas mums ir ar fiziskām personām. Līdz ko ir ienākuma izmaksa fiziskajai personai, kas ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un ietur šo nodokli izmaksas vietā, nu tad gan šis te paziņojums ir jāiesniedz līdz nākamam mēnesim. Uzskaitē, ja nomāts tiek no juridiskas personas. Ja, iepriekš apskatījām, ja nomēm no fiziskas personas, tagad skatāmies, kādas nianses ir, ja nomā no juridiskas personas. Kas nepārsniedz izgatavotāju rūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20%. Un redziet, te tagad tiek uzskaitīts, par kādiem transporta līdzekļiem maksā uzņēmuma iedot transporta līdzekļu nodokli. Un uzreiz paņemam PVN likumu, kas tur bija noteikts kritērijos, ja, uz ko ir 50% ierobežojums. Un redzēsiet, kad atšķirās. Ja.